vēl tos leišus, labi? Tos leišus vajag izmēģināt. Kas pasauks? Tad Elza? Jā, bet tu panāc, jā, taču tā priekšā ārā iznāc, ja? Visi, nu cik tu vari atcerēties, tik dziedi, ja? Šitā te panāc. Blākati esi mežu galī, lai balsīnis pār. Dažādos augstumos vienā ritmā izdziedātas melodijas jeb leiši, tāpat kā vilkšana jeb garais sauciens, ir ļoti cēli un majestātiski dziedājumi, ko parasti dzied svinīgos gadījumos. Tāda daudzbalsīgā dziedāšana raksturīga nīcā, bārtā un notaņķos, taču, lai balsis skanētu dzidri, tās jātrenē. Tāpēc katru nedēļu Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis Solveigas Kūlainas vadībā sanāk uz mēģinājumiem, lai apgūtu gan jaunas, gan atkārtotu jau zināmās dziesmas. Tas mani neredzēja, lai balsai klausījāsi, aira, raira, raira, aira, la, la. Dziesmu pūrs ir neizmērojams, jo ir ļoti daudz dziesmu, kas ir pierakstītas, dokumentētas dažādos papīra formātos, nu jau digitālos vai ne formātos. Tad ir joprojām mēs klausamies, ko mums dzied vēl kādas vecāku gadu gājumu dziedātājas vai pat sievas un vīri arī, kas varbūt nemaz nenāk tajā etnogrāfiskajā ansamblī vai nemaz nekur neparādās, bet viņš savās mājās, savā nodabā kaut ko uzdzied savā ģimenes lokā. Un tad mēs joprojām atrodam pa kādai dziesmai, kur pievienot tā kā savam repertuāram, jo visu, kā jau es saku, nav iespējams apgūt. Tīrulis dziedāja, vasara nāca, ajārala, vasara nāca. Cepmāte kukuli, es dzīšu ganos, ajārala, es dzīšu ganos. Otaņķu etnogrāfiskais ansamblis dibināts 1964. gadā. Jau no tā pirmsākumiem kolektīvs slavens ar dažādiem etnogrāfiskajiem uzvedumiem. Tradīcijas turpinās, jo arī dziesmu un deju svētku skatē, kas bijusi video formātā, otaņķnieki sagatavojuši spēli ar tradīcijām, par ko saņēmuši visaugstāko novērtējumu. Tīrulis dziedāja uz nama jumta, ajārala uz nama jumta. Tas visu zināja, kas mīļi dzīvo, ajārala, kas mīļi dzīvo. Mēs izveidojām šo tādu savu spēles interpretāciju par krustabām vienās otaņķu mājās. Mums bija tāda plaša atbalsta personāls, tā es varu sacīt, iesaistījās gan kolektīvā radinieki un draugi un veidojām tādu stāstu par šo te krustabu rituālu, par šo te jaunā bērniņa ienākšanu ģimenē. Tātad mēģinājums mums parasti tomēr notiek, ka mēs šitā esam sasēdušies tādā riņķītī, tādā aplī, tādai kopējai sadarbībai. Tā tik mēs šodien esam uzpostušies, ja? Tā jau uz mēģinājumiem Otaņķu etnogrāfiskais ikurāt šādā izskatā nenāk, ticiet man. Zaļā bērs birzelē, bija vien māja būvētā, rapdairī dralalā, bija vien māja būvētā. Otaņķu etnogrāfiskā ansambļa kodolu veido paši otaņķnieki, kam piepulcējušies arī dalībnieki no Nīcas, Bernātiem, Liepājas. Visjaunākā kolektīva dalībniece ir Smaida Rubeze, kura pazīstama kā Tautas lietišķās mākslas studijas Liepava vadītāja. Zaļā bērzu virselē, bija vien māja būvētā, rapdairī dralalā, bija vien māja būvētā. Kopš Ziemassvētkiem sāku dziedāt, un es nemirkli neesmu to nožēlojos. Esmu ļoti priecīga, ka esam pieņemti šeit, bet es jūtos kā kaķis ūdeni iemest šobrīd. Bet tas, kad es varu vismaz šobrīd arī valkāt savus tērpus un ar to dižoties un palīdzēt arī meitenēm, cik ar savām zināšanām es to varu izdarīt, es esmu ļoti apmierināta. Katru otrdienu, kad es esmu atnākusi, es jūtos kā kaut ko ļoti tādu iegūs labu. Pajautāju liels kungs.
Pajautāju liels kungiem, kur liks savu kumelīnu. Gatavoties dziesmu un deju svētkiem, Otaņu etnogrāfiskais ansamblis ne tikai balsis trenē, bet arī pucējas, lai būtu gana krāšņi, koši un pamanāmi, gan arī etnogrāfiski pareizi tērpi un to detaļas. Pēc senajiem paraugiem tiek darinātas kurpes, brustes jeb vestes un prūsenes jeb lakati. Gan ar līdzinājā novada atbalstu, gan arī dažādos projektos mums arī ir iespēja bijusi gan vestes, burstes atjaunināt. Mums klīst tāda leģenda par igaunieti Mariju Puku, kur atdarina prūsenes. Prūsenes ir šie kokvilnas lakati, viņi nav tā kā vietēji taisīti, bet viņam tas prestižs un tas... Tā ir pilnvērtīga Nīcas tautstērpa sastāvdaļa. Es aizsūtīju 2 savas vecmāmiņas Alīdas un vecvecmāmiņas Maigas lakatus. Vēl viena dziedātāja no etnogrāfiskā aizsūtīja savas mammas Līnas lakatu. Un viņi šobrīd ir ieskanēti, un viņa tā kā atdarina visu to krāsu salikumu. Viņai vajag oriģināli blakus, lai būtu 1:1 tas tonis, lai būtu viss tas izmērs. Var sakot, mums būs pilnīgi atdarinājumi, vairāk kā 100 gadus seniem lakatiem. Ir 2 veidu vestes, vasaras un ziemas. Buršlaks, jeb ņieburs, mēs šeit to sauc par buršlaku, tā ir vasaras veste. Viņa ir no līna, viņa ir viegla, plāna un tā tālāk. Samatotās vestes, viņas ir tātad ar samtu apdarinātas, apkantētas. Šī ir oriģināla. Viņa ir tas samts var būt jebkādā krāsā, pamata vadmala var būt jebkādā krāsā, tad iedomājieties, kādas ir variācija iespējas. Un tiešām Nīcnieces ir bijušas gan spilgtis sarkans samts, gan spilgtis zaļš, dzeltens. Viņš var būt visdažādākais. Un tādas pašas var būt arī vamži ar garām piedruknēm, kas nāk komplektā pa virsu vēl. Tā kā, jā, un jaunās mums ir tur dāmām. Lielākā daļa dalībnieču ir jaunas kurpes, un viņas ir nevis vienkārši, kā visā pasaulē, visās folkloras kopās melnas ādas ar siksniņu. Nē, mēs taisījām pēc senajiem paraugiem, kādi Nīcā ir bijuši. Neskādējām arī tuvāko reģionu Rucavu, bet katrā ziņā likām spēlēties kurpniekam, kā jau arī tas notika agrāk, lai nekas nav vienāds, jo tas ir kauns jebkurā gadījumā. Vai tas būtu lakats, vai burste, vai krakla raksti, vai lindruku raksti, ka kaut kas atkārtojas. Un mums tagad mēs varam, īstenībā, tā rakstam jaunu vēsturi ar tām kurpēm. Jauki, ka mums visiem šiem mazajiem kolektīviem arī ir iespēja piedalīties šajā dziesmu svētku kustībā, jo no kurienes tad ir šīs te brīnišķīgi skaistās tautas dziesmu apdāres vai dēju materiāli. Viņi jau ir smelt taisni no tā pirmsākuma, no tās tīrās tradīcijas, gan bijušas, gan arī vēl pastāv visur, visos mazajos novados, un tas tik ļoti krāšņo un izdaļo šo dziesmu svētku esību un būšanu, un ir ļoti tāda demokrātiska, tātad var piedalīties gan dažāda gadu gājuma, gan prasmu, spēju un interešu cilvēki. Un varam parādīt to dziedāšanas tradīcijas bagātību, kāda pie mums ir Latvijā.